Labdien! Es ar Raināru esmu kakā. Jā, Alises kakāt Raināru. Tur! Jā, mēs esam Daugavpilī. Tas Ozols. Kaut kad tajā citās vidukās viņš figurēs. Te bija musarkas divas. Te mēs kaut kur staigājām, jā, te bija tās iepriekšējā reiz Daugavpilī, laikam tur bija musarka. Tāda kaut kāda dziļā baigi. Ko pastaigāsim ar šito vērti. Protams, tagad tādā zāle bišķi ir, bet nu labi, ar viņu jau pie pakaļas ir zāle, nav zāle. Un, nu, pēc tam pārbrauksim, ja nekā nebūs. Mums tur pāris točkas ir, kur var pastaigāt, kad lietas tikko beidzās. Es jau bijām domājuši, ka nebūs baigā āršana. Bet no āršana vēl tāpat var nebūt. Nav tā, kā ar viņu ir katru reizi. Cik es tur būs Daugavā bija, nu, musarks jau bija, varēja kaut ko atrast, bet viņās jau pēc kā nav. Un tā, nu labi, tos Daugavas vidakus gan jau es kaut kad varbūt vai nu beigās ielikšu, vai nu, ja baigi garais vidaks sanāks, tad gan jau kaut kad varbūt ziemē atstāšu vai nāk. Nu, kurš kaut kad ielikšu, jā. Un tā, labi. Tad, nu sākam, nē, bet īsumā sākumā viņa aizies padarīs par to laiku, kas izdara šaliņus. Tā, atradām te pirmo tādu lielo. Un šeit tāds, rītīgi aizietiņš. Nav tāds maziņš, tāds konkrēts ir. Un tūlīt Aināra atnāca ar parasto. Tur tūlīt parādīs, kā uz parastā tur. Un kaut kas tur gan jau, ka gaļuči. Nokrita mana lupata nost. Kaut kāds 0,4. Var paklausīties. Ja? Nu tāds, nekāds kračs signāls. Baigi roka mums nav. Jā. Nu paraksim, pastīsimies. Tur 100 punkti kaut tur nav naglas. Tur kaut kas ir apakšā. Tā kā tā, labi slēdzam ārā rokam. Tā, tas nav, ko es filmēju. Bet, nu jā, izrakās jau tādi, nu sūdi. Bet reko aiziet, krupis aiziet. Izņem krupi ārā. Bet, nu, eka stīpa, kas iet uz leju. Un tas jau tāda stīpa, ja viņi būtu lāpst augstāk, viņi uz detektoru jau dotu jau normālu signālu rokam. Tā kā tāds ir prikols ar to dziļumnieku, jā. Jo gan jau tak daudz nezina, kāpēc. Ķiveri ņem no metra. Un kāda priekškam jēga pirkt, bet ir jēga. Tieši priekš par vukas noteikti jēga. Tā, nu rokamies. Pagaidām ir dzelži, bet nu tur ir tā, ka iedurt lāpus pat nevar tur. Nu it kā naglas tur ir, bet uz dziļumu iet, stikli nāk. Tas labākais pagaidām ir tāds kabatas nazīts. Bet nu, saguris, protams. Bet nu pats fakts, ka viss kas tur samests ir. Nav kā es sauc būvgruži tikai. Alsē. Atdē man vistiņu nokostāt. Tā. Dzelžu kaudzes tā, bet pirmā kaut kāda pudelīte parādījās. Šita vēl. Nē, tas laikam vērtas sūcnētas nav laikam. Vēl te monētu pods bija kaut kur. Jā, māla. Te vairākas detaļas ir. Tikai monētas vēl neatradām. Kaut kur ir noteikti. Kā tā. Taks. Nu, izstās jau nekāda brīnuma tad nebūs. Jā. Klasika. Nē. Ir kaut kāda uzraksti. Tādi jau jāņem. Kas tur ir? Koblenz. Ir tāda apsardzes firma Koblenz. Koblenz. Pablenz. Nu tad jau nav tik sūdīgi. Man tādas nav. Tāda jau obligāti jāņem. Jā. Nākamā pudelīte. Nezinu, kaut kā. Un tā. Nu, šitā ir bez pārsteigumiem, diemžēl Aināra. Bet dibens ir tāds, nav dziļais. Jā, vēl pudelīti parādījās.
Nu jā, mēs tas nezinu, cik reizes. Nainār, cik tu reizes šeit nogāja ar parasto detektoru? Jā, jāsmas. Ļoti daudz. 10. Tā klasiskā vieta, kas tiek pavasarī vismaz reizi atbraukts un pārsteigāts. Kaut kāds funfuriks, jā, šņabja. Nu jā. Bet, nu, brīnum nav saplēst. Tas smilts ir nenormāli ciets. Tur jau šķupa, tāpēc arī es neatradu. Tur jau iedurt nevar. Tā. Katla vāciņš laikam, bet, nu, laikam, es tā jūtu, ka bez katliņa. Tur to vāku es taču nolūku. Jā, nu. Nu jā, mums likās, ka tur no katliņa bija vāks, bet galīgi aizgājis. Šitā ir ručka, jā. Nu, jācer katliņā ir žetoni salikt. Vāciņš tikai tādsels. Tā, blakus katla vāciņa, bet, nu, sapos galīgi var just. Ir, nu ir cits katla vāciņš, jā. Aizgājis līdz pēdējiem. Šeit alumīnijas vispār nesaglabājās tajā. Es, kad rakām citas musarkas, tur visi bija aizgājis. Tā, Aināram te arī kaut kāds lielais bija, sūds. Tāds tā kā muca kaut kāda, nu ne muca, bet konteineris man tie pudelī, bet nu, izstās vēl pēc parastās. Izstās pēc parastās. Tā. Nu, parastā. Tā blakus te pudelē tikko svečturs. Iekšā vēl Pirmā pasaules kara zirnekļu tīkli ir. No sapis bišķiņš. Bet nu tāds jāņem ciet ir. Tāds vēl netrāpās tik bieži. Man laikam tikai viens tāds ir. Tā nu. Kas te katliņš tas būs? Jā. Katliņš. Bet nu. Neiztās jau apdienīs. Nē, diez vai kaut kas pārāk labs būs. Kā? Nu kaut kas veidojas, Jau tāds interesi nedaudz sāk zust, bet nu paraksim vēl. Tad tā kā ķēdīt. Izskat. Tā nu, nekāda pārsteiguma nav. Sudraba pulkstenis nebija beigās. Kroči. Parasti ķēdīt. Nav arī sudraba. Nu tā. Nu man laikam visinteresantākais atradums pagaidām. Ķēdīts stāvēšanās lāpsts. Kaut kāds dīvains tāds kāds. Bet tā nav sapierena, tā ir kaut lielāka. Tā, jāmeklē jauna. To mēs tur Ājārs pakasīs, bet nu šeit es neatceros. Te, varbūt tā jau ir mūsu izraktā. Vienkārši jau aizrakta ciet. Bet nu, signāls ir čotkīs, ka tur nav kaut kāds dzelzas viens apakšā. Pastaigāsim vēl. Šeit arī, jā, kaut kas ir apakšā. Vajadzēs kaut kādas atstāt iezīmētās vietas, lai nākamreiz varētu izrakt. Ja tur tiešām būs apakšā kaut kas iedzīgs, tad nepaspēsim izrakt. Labi. Kurš vēl tik labs cilvēks kā es, draudzenē musarku atrodu? Pasaka, cik es labs esmu. Var rakt. Tā, ko mēs rakām. Es te filmēju, ka es gāju dziļumā, viņā, ka būs. Nu, nav jau teiks, ka musarki, bet kaut kāds koncerti tur ir. Bet, jāizgrib, bet mazāk tas ir. Tā. Tūlīt pagaid. Es te bišķi jau kapitulēju. Ainārs zem manas dirsas, kuras sēdēja jau roku tur. Tur es vienu pirms tam izraku un nefilmē arī bomžatsko pudeli. Bet šitā ir tāda kā kantaināk nedaudz. Ka kaut kas varētu būt interesantāks.
virsū. Kaut kāda savādāk, jā. Un cerams, ka sapista būs, lai cilvēks nedabā. Virsas nav. Nav. Ir Benediktīns, jā. Bet nu vismaz ir piepildījās tas, ko es teicu. Tas ir tāls, ka tas bijis, tu vari lūkoties iekšā. Tev zem dirs ārējās stūros. Jā, es uz viņu sēdēju. Tāpēc maška izsprāga dirs ārē. Jā, es savs maksas. Bet tāpat, ka plauktiņā noliek nevar, jo neviens jau necelās nestīs. Bet šitas savādāks Benediktīns, viņiem citiem nav. Parasti apaļi vienkārši, jā. Varbūt pats pastīties mums kādu uzrakstiņu. Greču depozīta trauksmes arī ir. Krāt ārā. Kas ir depozītā šodien? Nav apakšas. Tā. Ir kirpičs. Kirpičs depozītā trāpieši šoreiz. Podā. Jā. Tā nu nepagāja, ne? 5 minūtes, kas staigāja. Es liekas, kaut kas tur ir. Kaut kas liels tur apakšā taurē. Dzīvības svītriņa ir rēsna palikusi. Te jau traktors arī ir ķieģeļas izmetas. Nu, kračs šito var iet kopā ar acēm. Prasīt tikai davai par 10 eiro atradīšu to musarku un aizēju. Par 10 minūtēm atrodu un sēdu dzer. Vēl, ja pusi habaru piesakās, tad arī baigi labi. Tā, nu man pārsteiguma tā krača nebija. Bija tāds zelze, kaut kādi kirpiči tur, stikls, tāds lielāks bija. Zābuku zola bija. Tas sūda krača. Bet, nu jā, bija tāds izkaisīts tas signāls, tāpēc nopīkstē. Bet, nu, idejas, ka tas ir kaut kāda mazā, nu, piemētāta bedrīte vai kas bijusi. Jā, mēs to ņemās pa šito musaru. Bet, nu, nāk klasika ārā. Klasiskās nāk. Bet, nu, vismaz nāk, sākumā nenāca. Tā. Es te pie tā ozola palūrēt. Tā nu Alisē arī vēl nav strādes, bet, nu, principā musarkas materiāls jau ir. Nevarētu teikt, ka neesmu atradis musaru. Tur jau vēl iekšā jāzina. Tur saknes baigās, jā. Tieši divi tādi cēlumi. Eners ir sagurs un spēlē Pokemon spēlīts. Kā tas datoritis. Jā. Tā kā, nu es tikko vēl vienu uzpīksnēju, ka tur tas dziļumnieks stāv. Nu jā, pie ozola, jā, nostaigāju, atradu vienu tādu vietu, kur it kā atvadoties varētu uzpīksnāt ar parasto. Nu, tur tāda vairāk, it kā lielāka signāla, bet nebija tā piemētāts pa perimetru, nu, tāds riņķis arī nepīkstēja. Tā. Tagad nedaudz atvaldzēšos kopā ar Aināru. Kas tas zabaks? Bija jau detals, bet tur... Jā, tas ir no Tupels. Tas zola, man liekas. Tad nelīgi nostaigāt bijusi. Vācieši te nostaigājuši pa Daugopilu. O tā, nu labi, turpinam. Tā jau pats vakars. Ir uz brākšanas prom jau nogāja. Un pēdējā reize izstāst, ka ir kaut kāda musarka. No augšas vispār neko nedzirdēja. Kaut ko bišķiņ gļučīja. Jo reāli sākās, tikai tur kaut kur. Kur tur dzelži kaut kādi konzervi. Tādā dziļumā. Un pa virsu tur kaut kādas drātas bija. Nu nezinu, kas tur būs. Var jau būt tur pāris drātas samazas, bet signāli tur labi uz dziļumu ir. Tā, pirmais atradums no musarka no kerosīna lampiņas. Kur ķilki tik nav. Tur, kur ir kļējums virs. Alises gulums. Maiss ar gailanēm. 2 vaināri galvas. Jā. Un tur esot vēl. Un tā žirnā, jā. Jā, viņas vicis tādi. Un tur varētu pie šosejas par 10 neku mošku pārdot. Varbūt jau vairāk. Es nezinu, cik viņas tagad maksā. Tā, nu labi, īsumā. Laikam pasaka, te nav. Tīkstē uz stīpām, dzelžiem lieliem. Nu, cik tādiem. Bet viņi te pa perimetru bija. Protams, naglas vēl komplektā. Tas tur vairāk nekas labs, ka viņš neiznāca. Kaut kādi signāli tur vēl ir, bet nav tādi interesanti.
Laikam tūlīt jāmet nieras. Bet, nu, rīt mēs atgriezīsimies tikai citā vietā, gan jau. Labrīt. Ir otrā diena. Mēs esam atgriezušies savā, cerams, nedaudz veiksmīgākajā musarku medību dienā. Bet, nu, mēs šito pirmo atradām. No augšas nepīkstēja. Nu, ar dziļumnieku bija tāds mazāks, nu, tāds vidējs signāls. Pārākām dziļāk un kaut kas jau reku. Nu, jā. Tā beidzās baterija. Neko, nu, pudeli iznāca vēl, tas bija lādiņa, tas detonators, kā izšauts. Kaut kād konzervu pāris. Bet, nu, nevar saprast, te jau, tas kā rūs kaut kāda iet. Kaut kas iet, bet vai tā ir miskasta? To mēs vēl nezinām. Kaut kāda miskasta jau tā būtu. Bet šeit jau tādas vietas, tādas mānīgās, tikpat labi ar 2 metru uz leju būtu tas epicentrs, bet, nu, gan jau ne šoreiz. Es tur gāju garām tā lielai musarkai, kas tagad tur videks parādās augšā, kur bija normāls žirs. Tas tikpat blakus krūmiņos. Nu, tur viņš labi pīkstē no maliņas, jā. Tā, nu, satikām vēl 2 recējus. Konkurenti ir mežā. Bet, turpināt pa dziļumnieku. Jā, atradām šādu, bet no augšas. Te bija zara virsū, bet, nu, parastais detektors dzirdēja signālu, pat viņš bija tāds kaut cik, nu, tāds normāls. Bet, nu, bet es viņu dzirdēju jau ejot tur kaut kur garā. Tā kā, nu, jā, ir savu plusu vēl tādi. Bet, nu, jā, tur kaut kāda dzelža apakšā, jā, tev ir kaut kāds, nezinu, katiņš vai konzervs. Kas tas ir? Nerau, jā. Izstās varbūt arī, ka nav par kaut kāds grāts. Tā kā tā, bet, nu, var ierakt, blēri. Normāli. Akmens, smilts, bet, nu, tāpat jau jārok ir jārok. Tā, nu, nezinu, kā atlācīšu tas laikam nav. Kaut kas tas ir. Panna. Jā. No španna. Kurā gadījumā? Nu, vērtības viņam nemainījām. Vai tas ir katlu vāciņš? Vai tas ir šāds? Kreči, no musarkas iznāca. Ot, erzāts. Čik, čik, čik. Ot tā. Nu, moš, ka tur jāparok, tur kaut kas iet. Bet, nu, nekādas kaļaus te nav. Tā, tur baigi nesanāk parakt. Tur mums te, nu, tādi aitnēram. Nu, nosacīt pazīstami. Viņam jārunā visu laiku pa habaru ir. Viņi skatās, kā mēs rokam. Un kritika veic. Nu, tā es tā. Viens atnāca tikai ar šito. Un pat nav detektors. Un, tur vēl pāris stiklu iznāca. Un te ir kaut kāds, kā slānis aiziet. Var redzēt. Tāds. Nu, nosacīt var redzēt. Bet tūlīt pāraksim, pastīsimies. Tā, nu rakām, izrakām te. Tur viens un furiks bija šitāds. Tur tā pudela bija sadauzīta. Nu, pa lielam jau nekāds baigais žirs jau nav. Bet kaut kas atkal ķēdīta. Viņā to var redzēt. Nu, cerēsim, ka šoreiz būs. Kāpats pulkstens sudraba galā izmes. Jā, tas var. Tā. Neņemšu. Alis, paga. Ķēdīt. Es ķēdīt, jā. Es ķēdīt pazaudēju. Mani te pasmējās cilvēki no malas. Bet Alis atrada ķēdīt, tā ir no pulksteņa. Te pulkstenis bija klāt. Šits gan jau pie kaut kāds kabatas stiprinājās, vai kur. Bet jā, Alis, protams, turpināja rakt. Un te izstās no bučera nožnas. Ups, ai, tur ir lāps, tur normāli. Nu, tas... No? Tas nav no bučera, man liekas. Tas, jā, tas ir kaut kāda erzāca vai nē. Nu, kaut kāda cita, es nezinu, cik viņi tur miljonus veidi bija. Bet jā, nožnas ir. Tā, te ir turpinājums, kamēr es biju aizgājis pēc zarmā. Tā, tas ir no luktura. Tur, reku, vēl man no luktura bija šitas no luktura. Nē, tas ir mans. Tas jau citur bija? Nē, tas man bija klājumā. Tas ir mans. Nu jā, un fēniņš vēl bija musarkā. Kāpēc saka, tas ir no mūsu, bet ne ir tur. Kaut kāda tāda. Tad man ir arī smukāks fēniņš.
O, šito viņi pa signāliem atradu. Šis ir smukāks. Maksā Neko. 68 centi. Jā, 6-8 centi paliek bagātāk. Vēl sanāk varbūt pusi nāliņa. Tā kā tā, nu mums vēl pusotras laika, tad mums jābrauc būs. Nāksies atrast, tad varbūt pāris musarkas. Nu, cik nu varēšu atratīšu. Varbūt priekšdienām. Principā te vēl ir ko darīt. Tā augšā musarka, kas bija, to mēs atstājām, jo nu tur nevar parakt. Bet nu tur vēl nāk Ainārs. Izraka arī kaut kādas pudeles sadauzīja tur. Uzpirksteni izraka pudeles sadauzīja baltās. bet bez uzrakstiem. Es jau te biju nonācis lejā tajā laikā, tā kā tas nepafilmēju. Vai vienkārši? Bet nu tur vēl ir. Augšā? Jā. Tā ir, ka mūsu drauga aizbrauc, nezinu. Ja, ka tur tā musaka, kur Elis nāk un Ainārs tā tur ir. Un šeit ir vēl viens tāds musarkas labs signāls. Viņš tāds iet tā viss tā. Šī tā principā ap bedri. Iet, nu es nezinu, varbūt tur kaut kāds lādiņš ir iemests. Bet, nu, nevajadzētu būt vienam signālam, nezinu. Pastīsimies, ja, nu, pīkst jau te visur. Tā kā... Ak, šis sēņu laiks. Šī tāds sēns. Rīgā neaug. Tā kā no olas. Nāc tā kā ko parādīšu. Aizver acis un atver muti. Ainār. Tu negribi? Tas ir tik skaisti. Wow! Vai? Tagad tu esi apgrīt. Tas viņš kā putuplasta. Jā, nu, diemžēl, šo arī nevar izlikt. Tas smilts tik cietas ir. Jābrauc kaut kad mīkstāks, kad ir, man teica, baigies dzelzes esot. Reku šeit spīd kaut kāds iepaļš. Tādu jau nevar atstāt ceļš. Mums te konkurenti bija piebraukuši. Gan jau viņi skatīsies šo video un atbrauks un izraks. Bet nu labi. Tāda dzīve. Neko, nu. Pagaid aiziesim vēl uz bučeru musarku, paprovēsim padaldīt. Un ar to arī laikam viss būs. O tā. Ja nu gadījumās beigās aizmirstu, tad, jā, nu paldies Nikam no Rincins, viņš man uz nedēļu biedoši šito aparātu. Vienīgi šitas video, jā, no pēdējām 2 dienām tikai, ja mēs tur baigi uz Kurzem braucām, uz Daugmali. Nu, pa Daugmali kaut ko es gan jau vēl kaut kad ieaugšu. Bet, nu, jā, neko baigi daudz nedabūjām. Nu, nebija īstās vietas bija arī tas pats, ka nevar ierakt, tas kā apsēts, nu, no tā. Bet idejiski, jā, viņš strādā. Nu, pa pervuku viņš taču strādā, jo, nu, mēs tā vienkārši tās musarkas, nu, mēs tad nostaigājuši esam, mēs nevarējām, jā, paiet garām. Jā, nu, cik mēs te musarkas atradām jau pa šitām 2 dienām, nezinu, no vakara varētu skaitīt kādas 3, bija tāds, nu, musarkas kaut kādas. Nu, šodien sanāk, nu, pa šito es nezinu, nu, tur 2 točna augšā kalnā, un tā, nu, tad 5 musarkas atradām, jā. Tad parasti mēs Daugavpilī, nu, labākajā gadījumā 1, nu, maksimums 2 atrodam, bet ar šito, cik es tu pat nostaigāju, vienkārši ej, ir musarka un viss. Es varu derēt, vēl kāds 5 varēs atrast šeit. Jo viņš reāli, nu, viņš viņas labi ritīgi redz tā, ka, nu, garām viņai, viņš pat no tālu viņas ir ritīgi taurēt sāk, ka tur tās naglu sabiezējums ir. O tā, tāds aparāts, gļuki nav, var sist ap koku. Nu, sist nē, bet, nu, viņš aizcerās, nekas nenotiek. Ot tā, nu labi, nu, nezinu, kaut kādas pēdējos dubļus jau varbūt piefilmēšu tur. Atšauties gan jau varbūt netaisīšu kaut kādu. Nē, nu labi, es varbūt piefilmēšu pēc tam kaut ko, kas būs, kaut kāds bildes salikšu. Nu jā, tad iespējams, nezinu, nākamēr būs video, nebūs. Ja nu kas, tad mācības salidojumu, tur tajā Krāslavā, Rincimcī tajā metāla detektoru grupā ir informācija. Tur arī varēs tieši ar to pašu, es tā pieļauju, pastaigāt aparātu. Un tā, jā. Kāds papis bija skrūvi, viņam es te ieskrūvēju savu GoPro skrūvi. Un tā, varbūt Niks nomainīs, bet
Bet, ja tur būs tā gāprās skrūti, tad tas būs tas pats aparāts, kas bija šeit. Vai tā, nu labi, davai. Tad, nu būs kaut kas vēl, kurš piefilmēš. Tā, nu, tomēr Ainārs kaut ko te ir izkasījis. Māla pudeli. No cietās musarkas. Tā jau... Nu, tā jau začuts viņam. Rokta manas musarkas, es viņus visas atradu. Kā tu dalīsi to māla pudeli? Daudzīsim. Davai, daudzīsim. Vienu nedēļu man, vienu nedēļu. Jā, pusgadu pie manis, pusgadu pie tevis. Celsim dzimudzē.